klients atkal neceļ. Tu viņam zvani un neceļ, atkal neceļ, sūta e-pasta neatbild. Ko darīt? Sāksim ar to, kāpēc šāda situācija vispār veidojās. Te ir vairāk iemesli. Numur 1, kas ir visbiežāk izplatītais un visdrīzāk arī būs īstais iemesls, problēma bija pirmajā sarunā. Ja? Jo šobrīd es runāju par to, ka klients neceļ atkārtotajā sarunā. Tāda problēma visdrīzāk 90% gadījumu ir pirmajā sarunā. Kas notika pirmajā sarunā? Pirmajā sarunā klients netika atbruņots, tu noteikti uzvedies kā kārtējais pārdevējs, mēģinājis runāt par savu produktu, mēģināja viņam teikt, cik viņš foršs, ka viņam viņu vajadzētu pirkt, un tikai runāja par savu produktu, netika izrādīta nekāda interese par klientu, un tika nosūtīts visdrīzāk piedāvājumu. Viņš PDF, un tu zvani apakaļ, lai uzzinātu, kas tad bija, kāda pats sanāca paskatīties. Ja? Taču šajā te, un klients zina, kas notiks, tu vari sanāca paskatīties un tā tālāk, bet viņš paskaties, viņam neinteresē, viņam vienkāršāk ir necelt. Visdrīzāk iemesls ir pirmajā sarunā, ka viņam vienkārši viņš tevi sajūta kārtējo pārdevēju. Otrs iemesls, kāds patiesībā varētu būt, ir laika trūkums un nepareizs laiks. Ja? Klienti ir aizņemti. Un bieži vien vienkārši tātad, lai cik ļoti mēs gribētu, kā pārdevēji, lai mēs būtu pirmajā vietā un top prioritāte klientam, tā diemžēl vienkārši nav. Un tad vēl viens iemesls tas, ka viņam tā nav prioritāte. Klientam noteikti dzīvē notiek daudz un citas lietas, un šī te vienkārši ir viena no tām, un viņa nav prioritāte. Lūk. Un negatīva iepriekšējā pieredze, iespējams, klientam bijusi negatīva iepriekšējā pieredze ar pārdevējiem, ja, un tāpēc viņš vienkārši ir uzmanīgs un neceļ un tam līdzīgi. Bet parasti tāda lielākoties tas vienkārši ir tāpēc, ka tu neizveidoji pareizi saikni ar klientu tajā pirmajā sarunā, un tāpēc viņš vienkārši neceļ, jo viņš zina, ka atkal, ko tu gribi un tā tālāk. Ja. Lūk, kā šo situāciju vislabāk uzlabot? Numur 1. Ir jāsakārto tā pirmā saruna. Tā pirmais kontakts ar klientu ir kritiski svarīgs. Ja tu uzvedies kā pārdevējs, kā to dara 90% Latvijā pārdevēji, tad tu pacel, jā, interesē tas un tas, jā, super, labi, nosūtīšu piedāvājumu visu. Un labākajā gadījumā tu viņam mēģini atzvanīt, un tad viņš neceļ. Pēc šādiem zvaniem lielākoties cilvēku necels, tāpēc, kad nav izveidot nekāda saikne, nav nekāda uzticība, nav nekādas attiecības, nekas. Pirmajai sarunai ar klientu ir jābūt tādai, ka tu viņu atbruņo, tu neesi uzbāzīgs, ja? Tu mēģini saprast vispār klientu situāciju, tu mēģini izzināt viņa problēmu, un tikai tad tu prezentē viņam to savu risinājumu. Lūk, tātad šajā pirmajā sarunā ir kritiski svarīgi uzbūvēt kaut kādas nelielas attiecības. Ja? Mēs, piemēram, šobrīd es vadu, jau gandrīz šomēnes mūsu 500 aģenti, 500 aģentu cilvēku, 500 pārdošanas aģentu lielu komandu, ar ofisiem visapkārt pasaulē. Lūk, un mēs no mūsu pārdevējiem prasam pirmās sarunas garumam, vidēji ir jābūt 15 minūtes. Jo tieši tik daudz laika aiziet apmēram, lai tu veiktu un veiksmīgi uzbūvētu kaut kādu saikni ar klientu. Ja saruna tev ir minūte, 2, 3, tu nekādu saikni nespēji uzbūvēt, un tu izklausies tikai kā kārtējs pārdevējs. Tāpēc pirmajai sarunai jābūt aptuveni 10 līdz 15 minūšu robežās. Lūk, tātad, un arī pirmajā sarunā, kad šī saikne ir uzbūvēta, ir pagājuši tās 10-15 minūtes, tu esi sapratis, ko klients tiešām vēlās, tu esi mēģinājis radīt to plaisu viņa galvā, tu esi mēģinājis viņam tātad izzināt to viņa problēmu, un tad jums ir jāvienojas par konkrētiem nākamajiem soļiem. Tātad tev ir vienmēr jābūt skaidrībai, kad tu zvanīsi klientam. Nedrīkst būt situācija, kad paskatieties un padomājiet un sazinamies. Kad sazinamies, kurš zvana un tā tālāk. Ir jābūt skaidrībai, ka tu, kā pārdevējs, atzvanīsi klientam datums un laiks. Lūk, un ja ir datums un laiks, tad arī bieži vien klienti ceļ, jo zina, ka ir ielikts šāds te konkrēts appointments, tā sakot. Ja? Lūk, protams, ir viltības, ko mēs varam darīt kā pārdevēji, ko bieži arī izmantojam, kas bieži arī strādā. Bet patiesībā viltība, piemēram, būtu zvanīt no citu numuru, ja? Kas nav sveša lieta pārdevējiem. Taču šādi mēs, protams, varam apuļķot klientu, tādu mēs varam dabūt kontaktu. Bet ja mēs to darām, tad es ieteiktu to sarunu struktūrēt tā, jo bieži vien, kad cilvēks paceļ to nezināmo numuru, un viņš domā, ka tas varbūt neesat jūs, viņš paceļ un tur izdzird jūsu balsi, ko viņš domā, viens uzķēros, un tur atkal pacēla. Ja? Un tad viņš tur saka, sorry, man tur nebija tas. Tad, ko mums vajag darīt tajā brīdī? Pateikt, kā pasanāca pasīties. Ja? Tā kā
Jā, nu kas ir, kā es tev uzķēru? Bet mums vajag viņu mēģināt. Jā, nu vispār nav problēma. Klaus, zini, mēs esam tajā trakajā dzīves ritmā vispār bez problēmām. Es saprotu, ka nebija laika pastīties vilnīgi, ok. Jā, kad sazanamies? Otrdien vai trešdien? Normalizēt to situāciju, ka viņam nav sanācis un pateikt, ka nav problēma. Jā, viss kārtībā. Jā, normalizējam to situāciju uzreiz, lai viņš nejūtās vainīgs, ka viņš to necēla un tagad tu viņu tā kā uzķēri. Lūk. Un, bet es neieteiktu, šīs te viltības, protams, svaigi, bet ar ko ir jāsakārto tā pirmā saruna. Ir jāsakārto tā pirmā saruna, lai tiešām izveido kaut kādu saikni ar klientu, lai ir kaut kāda, teiksim, tā uzticēšanās un savstarpēji tā kā, jau attiecības nelielas. Nu, es saprotu, ko es domāju ar attiecības, ja? Ir jābūt tai saiknei un uzticībai. Un tad arī klienti cels, un tad arī klienti par tiem normāli izturēsies. Un ja tu normalizēsi šādas situācijas, ka viņi nepaceļ, viņi nejutīsies vainīgi, un viņi vienkārši, jo būsim godīgi. Nu, cilvēki ir aizņemti, dzīves ritms mums ir traks, un bieži vien vienkārši mēs, kā pārdevēji, neesam klientu prioritāte, tāpēc arī sanāk necelt. Lūk. Ceru, ka bija noderīgi. Daudz vairāk informācijas pārdošanas akadēmijas platformā. Links zemāk pievienojies. Tiekamies tur. Čau!